Sveiciens no Nanses, šobrīd dodos uz Veltes kvartālu, kur tad iesim noskaidrot, kas interesants notiks Baltijā naktī. Čau, sveiciens vienu no projekta autoriem. Pastāsti, kas mums šeit būs saredzams piedzīvojums šeit Veltes kvartālā. Katla mājā. Jā, tātad šeit ir katra māja, kurā ir vesels 2 ieejas, gan šeit, gan arī mēs apskatīsim otru ieeju. Un droši vien, ka viena no svarīgākajām lietām ir tāda, ka šeit būs iespējams redzēt gan īsfilmu programmu bērniem, gan īsfilmu programmu pusauģiem, gan arī latviešu filmu programmu. Un pats galvenais īpašu audiovizuālu eksperimentālu nodaļu meditāciju. Man pastāstīs tieši par pašu performansi. Interesants nosaukums, nodaļas, meditācija, zupu. Kā jūs vispār līdz tam nonācāt? Jā, jāsaka paldies tieši Baltijai naktī. Tādēļ, ka mēs tiešām centāmies iedvesmoties no šīs tēmas dzirdēja avots. Un kas tad ir īsti tas pirmatnējais avots? No zupas taču. Tieši tā, no tās, kuras mēs izlīdām ārā kaut kādas miljoni. Tieši katra mājā jau arī ir tā simboliskā nozīme tieši pirmatnējās zupas ziņā un galu galā. Nu jā, jo kur tad vāru zupa? Kaplā, bet mēs esam katla mājā. Tas nozīmē, ka mēs visi, kas mēs šeit atnāksim, varēsim kārtīgi tiesties ar nulēm. Par to, vai varēs tiešām paēst nūdeles, tad lai katrs pats atnāk. Bet Lana pastāst, kas tad ar tām īsfilmām? Mēs šeit sapratām, šeit būs visi performances, bet tas ir īsfilms, te papētu. Arī būs īsfilms, kuras droši varēs nākt, ja skatīties jau no 6:00 bērniem, jauniešiem, un kā jau minēju, tiešām visi vecumi pārstāv. Visiem vecumiem. Es tā padzirdēju, ka jūs ar Balto nakti jau ilgi draudzējaties, vai ne? Šī nav pirmā reize. Kā tad ir sajūta? Sajūta ir ļoti labi. Bet galvenais, ka mēs tik ļoti sadarbojamies, ka es vairs nevaru atcerēties, kad mēs tieši sākām. Ok, bet varbūt vari atcerēties kādu no sirds stāstu, kādu mīļāko atmiņu no Baltās nakts, jo kā jubilēta šogad 20. Tomēr, Mums ir bijuši ļoti daudz interesanti projekti. Viens no tiem ir, piemēram, kaķu privātā dzīve. Tas bija kaķu privātā dzīve. Jā, varētu tā teikt. Kas man liekas, šogad jau būtu daudz aktuālāk, bet tas jau mums bija sen. Šogad mēs gribam jau spērt soli tālāk un tiešām veidot šos eksperimentālos un interesantos audiovizuālos notikumus, kuru jau mēs tiešām radām kaut ko pavisam, kas jau arī skatītājiem ir. Lūk, un es ceru, ka jūs, mīļie apmeklētāji, spērsiet soli tuvāk šeit, Veltes kvartālā, kurā datumā? 6. septembrī. No cikiem? No 6. Gaidīsim jūs šeit. Tiekamies!